vairāk kā 100 dienas jaunajā sasaukumā Talsu novada domē kā deputātam. Noteikti ir vismaz 3 lietas, ko tu vari izstāstīt, kas ir padarīts vai iecerēts, vai varbūt ir kaut kas jauns, ko iedzīvotāji sagaida? Jā, jāsaka, šīs 100 dienas ir salīdzinoši ātri pagājušas. Pašvaldība šobrīd arī ar mūsu aktīvu līdzdalību ir apstiprinājusi nolikumu, kas paredz iedzīvotāju līdzdalības tā saucamo budžetu, iesaisti dažādās vietēji mazu mērogu aktivitātēs, tad, respektīvi, iedzīvotājiem konkrētā pagastā ir vēlme, salabot kādu soliņu vai izdarīt kaut ko labu, tad tāda iespēja šobrīd pastāv. Šis finansējums varbūt nav sākotnēji ļoti liels, bet ar laiku iespējams, ka šis finansējums arī pieaugs. Faktiski to likums pasaka, protams, jautājums būs saistīts ar to, kāds resurss būs domējami. Es teiktu, ka es ceru, esam tikuši skaidrībā ar iedzīvotāju padomju nolikumu daudz maz. Ceru, ka arī tuvākajā laikā visām mūsu novadā būs iedzīvotāju padomes. Bet man ir viena laba ziņa dundacniekiem. Salīdzinoši nesen Dundagā viesojās Latvijas valsts ceļu pārstāvi. Un arī pateicoties mūsu aktivitātēm, Latvijas valsts ceļi ir sadzirdējuši, ka Dundagas centrālā iela tiks salabota. Jā, es domāju, tā ir laba ziņa. Šobrīd, cik es zinu, tad notiek darbs pie projektēšanas. Un ir tāds plāns 3-4 gadu laikā tad šo ielu salabot. Un es domāju, ka tiekam ļoti interesanti saglabājot aleju. Arī man kā novada iedzīvotājai noteikti tā ir laba ziņa. Man tikai uzreiz bija jautājums. Dundagā tas ielu tīkls ir tā centrā pa vienu pusi es iebraucu, bet izbraukt es varu uz dažādām pusēm, vismaz uz 3. Tā sanāk, jā. Tad uz kuru pusi būs tas gludais asfalts? Tam gludam asfaltam būtu jābūt apmēram no tās vietas, kur ir degvielas uzpildes stacija. Pirmā, ka braucot iekšā. Un tad viņam būtu jābeidzās tur, kur tas ceļš sazarojās. Faktiski jau tur daļēji ir veikti asfalta remonta darbi iepriekšējā periodā, gan ceļam, kas aiziet uz Mazirvi, gan arī tiem pārējiem 2 ceļiem. Tā tiešām ir laba ziņa. Paldies par aktivitāti. Tagad galvenais atgādināt, un lai tie projektēšanas darbi pēc tam pāriet arī būvniecībā. Ļoti ceram, jā. Protams, daudz, kas ar satiksmes ministrijas ir atkarīgs, bet mēs ļoti ceram, ka tas izdosies. Atgādināsim kopīgi. Paldies, Ilva.